The coolest and krūtest radio show in Latvia. Coolest FM. Un kā jau solījām, šajā rītā mēs pastāstīsim tev, ko tad vari darīt šajā nedēļas nogalē, jo tā kā garās brīvdienas ir klāt, tad jau mums arī pilnas tās notikumiem un dažādiem pasākumiem. Un šodien pie mums ciemojas. Par sportu parunāt. Par sportu, nu jā. Kāds cilvēks. Nu, parasti mēs uz viņu novadu braucam pēc smukuma. Parasti jā, bet šoreiz mums būs kaut kā citādi. Jānis Eisaks te studijā. Labrīt, Jāni. Jā, labrīt, dargie klausītāji, labrīt arī vadītājiem, kur vienmēr ir smaidīgi un prieks vienmēr ierasties šeit Kurzemes radio, jo tad, ja rīts ir iesācies, varbūt tā drūmāk atbraucot pie jums, viss mainās uz labo pusi. Ko forši, redz, mēs arī uzreiz, mums jau zobiņi rādās. Mēs vēl uzreiz pasmaidīt iemesls. Paldies tev, Jāni. Bet, nu, tos zobus jāsargā, gan būs pasākumā, par kur mēs runāsim turpinājumā. Tikai sportistiem. Jā. Es ceru, ka skatītāji rindās, tur mēs iztiksim bez dūru vicināšanas un tās atstāsim ringā. Citādāk tev nelaiž nākamajās sacensībās arī kā skatītāji iekšā. Jā, nu tad tev vairākos pasākumos vairs pēc tam nelaiž iekšā, ja tu esi tāds agresīvs, neprot uzvesties sabiedriskā vietā. Nu, tad ja galīgi nemāk uzvesties, tad beigās tev no kaut kurienes nelaiž arī ārā vairāk. Tad tev parāda ar pirkstu divreiz un varbūt to un vēl varbūt piespiež pie zemes un saka nomierinies. Jāni, bet klausies, par sacensībām, mēs tūlīt pastāstīsim par detaļām mazliet vairāk, bet pastāst varbūt, kas vispār ir cilvēki, kas ir palaiduši vispār garām, kas ir milžu cīņas, kas ir tas pasākums, kas notiek šajā nedēļas nogalē, un ko mēs tur varam sagaidīt, ko mēs varam redzēt, vai ir jābūt pieredzējušam fanam, lai tur dotos, kāds jābūt ekipējums līdzi. Tātad par ekipējumu nekas nav jāņem līdzi, viss būs uz vietas, es runāju par skatītājiem, bet milžu cīņas, tas ir cīņu sporta pasākums, kura vēsturi meklējam 2009. gadā. Un pirmos 14 gadus ar mazu Covid pauzīti notika šis pasākums Tukumā, un šogad pirmo reizi ceļo milžu cīņas uz Jelgavu, uz Zemgales olimpisko centru. Un pasākums ir ar vissanāko laikam vēsturi, tādu pastāvīgo vēsturi, jo notiek katru gadu konstanti laika periodā novembrī šajā svētku nedēļā no 11. līdz 18. šajā laika periodā. Un šis gads nav izņēmums, un šajā pasākumā ir startējuši, manuprāt, gandrīz visi, lielākā daļa Latvijas cīņu sporta elites sportisti un arī ļoti daudz ārzemnieku, kur šobrīd ir redzami pa TV ekrāniem un lielajās līgās startē. Un, viņi tajā brīdī, tad, kad viņi pie mums startēja, tad viņi varbūt vēl nebija tik skaļi vārdi, taču mēs zinājām, ka šiem sportistiem ir potenciāls, un tieši tāpēc mēs arī rūpīgu atlasi mēģinām veikt rūpīgu atlasi un piesaistam dažādus sportistus un dažādām valstīm, kurus mēs redzam kā nākotnes potenciāls. Kas ir tie, kas tev nāk prātā pirmie, tur top 3, kas ir, Man nāk ļoti daudz prātā. Uzreiz varētu nosaukt Zorģu Vādovs, Edgars Krīvers, Aleksandrs Čižovs, Hasans Mežījos, Oļigs Emiliānovs, Rihards Biģis, Kristaps Zutis un tā tālāk. Kristaps Zīles, to sarakstu varētu tur nav top 3, tur ir garš saraksts. Tur ir topi. Visa Latvijas zietas elite visi ir startējuši, gandrīz visi ir startējuši ar ļoti minimālu izņēmumu, ir startējuši visi milžcīņās. Labi, un par sporta veidiem. Tas ir tikai, tur ir cīņas MMA, disciplīna. boksi. MMA, cage boxing. Cage boxings ir līdzīgs kā boks, taču visi pamatdisciplīna ir līdzīga, ir sitieni ar rokām tikai, taču tur nedaudz atšķirās tie noteikumi. Tur sitieni ir nedaudz vairāk atļaut nekā klasiskajā boksā. Ja klasiskajā boksā tur par atvērtu cimdu varētu kaut ko arī teikt, tad šeit visticamāk neko tādu īpaši neteiks. Bet neiesaka šādu sitienu, tāpēc, ka šī bīstams kaut kādā ziņā, bet, kā zinām, šobrīd ir populāri arī šie bērnākli un boks ar MMA cimdiem, kas arī tas ir tie arī nosacīti, ir tie cage boxing arī viena no paveidiem. Tad, principā, tur vispār viss ir daudz dullāk.
Un man ļoti patīk, kā biļešu tirdzniecības vietās ir aprakstīts šis pasākums vecākais cīņu sporta seriāls Latvijā. Jā. Un tik tiešām tas formāts jau arī ir. Tu dodies uz kādu tādu seriālu, kur kāpina, un tā kulminācija gal galā tiek sasniegta. Kāds formāts, kā tieši šis pasākums tiek veidots, pēc kāda principa vai svāru kategorijas, pēc tā, kura cīņa būs pirmā vai kurā tad rindojumā tur elitē ierindojas sportisti, vai kāds ir tas formāts? Formāts ir tieši apmēram kā tu aprakstīji. Sākam ar klasēm. Pārsvarā mums ir milžas cīņas. Tur ir viena no galvenajām idejām, kāpēc šis pasākums tika veidots, šis seriāls tika radīts, lai dotu jaunajiem iespēju sev plašākā publikā parādīt, lai norūdītu sevi uz nākamajiem soļiem karjerā. Un sākam ar jauniešu un, gribētu teikt, amatieru grupu. Sāksim mēs, starp citu, viens būs arī no Kuldīgas zēns, un tieši viņš arī atklās šo pasākumu. Ģirds, sveiciens tev! Jā, Ģirds Bāders. Nav pressure, vispār nekāds spiediens. Jā, Ģirds Bāders būs tas, kurš atklās šo pasākumu ar cīņu. Tā būs cīņa pēc cage boxing noteikumiem. Cīņas notiek cīņu būrī. Ja mēs lielākoties esam klasiski pieraduši rings, tad milžu cīņās tās ir cīņu būris. Un cīņu būris, tas ir tā kā uzreiz pirmā asociācija, tā kā UFC. Tieši tā kā UFC. Un sāksim ar šādām jauniešu cīņām. Tur būs arī puiši no Jelgavas, puiši no Salaspils, no Rīgas. Tas būs pirmās 3 būs nosacīti jauniešu cīņas. Un tad jaunu zēnu cīņas. Tur būs arī 18, tad jau nedaudz jau pieredzējušāk, un tad jau iet, teiksim tā, pamazām iet uz augšu, un tad jau uz beigām jau tur būs tādi rūdīti zēni. Viens no tādiem lielākiem zvaigznēm, ko es gribētu izcelt, ir Rihards Biģis. Viņam ir joprojām aktīvs līgums ar vienu no pasaules vadošajām MMA organizācijām Rising FF, kuras bāzēta ir Japānā. Rihardam Biģim ir, es nezinu, vai drīkstēs to teikt, bet es pateikšu, Rihards, cerams, ka rīdzinieks neklausās šodien radio un pēc tam neviens viņam neatstāstīs, bet kuloāros runā, ka pēc šīs cīņas, ja viņš uzvar šo cīņu, viņam Rising FF piedāvā cīnīties vecgada pasākumā, 31. janvārī, kas Japānā ir top. Un tas apmēram tā kā nonākt UFC 100. turnīrā, 200. 300. šajās jubilejas turnīros, tas ir, bet Japāņiem tas ir katru gadu šis vecgada pasākums, kurš ir jau lielāko daļu pasaules vecgadā netais pasākums, jo ir citas lietas, ko darīt, svinēt svētkus var savādāk, tad Japānā tur nedaudz savādāk tas uzskats. Protams, Roberts Skuiņš noslēgs savu profesionālo karjeru, izaicinās Maksimu Soroku no Ukrainas. Viņam būs vakar noslēdzošā cīņa. Roberts Skuiņš nāk no Jelgavas, un kas ir interesanti, ka viņš Jelgavā nekad līdz šim nav cīnījies. Viņš savu profesionālo karjeru, vispār savu sportisko karjeru tādā jau nopietnākā līmenī uzsāka Anglijā dzīvojot, tas bija ļoti daudz gadus apakaļ. Un viņš tur arī vairākas cīņas aizvadīja līdz 2014. gadā, tas ir pirms 10 gadiem, es viņu uzrunāju un saku, varbūt tu gribi atbraukt uz Latviju un nostartēt milžu cīņās. Tātad pirms 10 gadiem, un tad viņš piedzīvoja savu debiju, un 10 gadus vēlāk viņš milžu cīņās, jau ne Tūkumā, bet Jelgavā. Savās mājās. Viņš savu skatītāju priekšā uzkārs uz nagliņas MMA cimdiņus un ļoti ceram ar uzvaru. Jums ļoti raiba blice. Es varētu vēl daudz stāstīt, tur interesanti stāsti vēl tur apakšā ir arī patriotiski stāsti. Piemēram, mums ir viens sportists, kurš pārstāvēs Latviju un Libānu. Un pastāstīšu, kāpēc viņš ir pārstāvējis 2 valstis. Tāpēc, ka mamma ir latvieta, tētis ir Libāns. Uzaudzis un dzimis ir Francijā. Lielāko daļu tur ir arī pavadījis. Es nevaru pateikt, cik valodās viņš runā, bet visās valodās, kurās viņš runā, krievu, angļu, franču, libāņu, latviešu un, man liekas, vācu un spāņu, viņš visās runā perfektā, bez akcentu. Puisis ir... Tas ir poliglots. Tas tiešām ir ļoti tāds erudīts, interesants cilvēks. Viņš pārstāvēs 2 valstis. Mums arī ir viens Ukrainis, kurš pārstāvēs Latviju. Un tur tas stāsts ir nedaudz apakšā vēl paslēpts. Tāds aptvērums Turčiņāks. Viņš sākoties Ukrainā karam, pārcēlās ar ģimeni, tajā brīdī vēl nebija pilngadīgs, pārcēlās uz dzīvi Latvijā Bauskā. Un, protams, viņš turpināja savu attīstību sportā, atrada klubu un startējot sacensībās pārstāvēja Latviju. Un tajā pašā laikā, tad, kad sākās karš, tad bija viņa komandas biedrs viens devās uz Čehiju kopā ar ģimeni.
Un viņš redzot tās aktivitātes, kāds ir Arķimam, un viņš jautāja, kāpēc tu nestartē zem savas valsts karoga, bet startē zem Latvijas karoga. Kaut gan viņš startē zem abiem karogiem, bet viņš piefiksēja to Latvijas karogu. Un tur radās tāds kā diskusija, un tā diskusija noslēgsies milžu cīņās. Tāds garāks mazliet stāsts. Jā, tie stāsti īstenībā ir ļoti gari. Es jums vēl varētu, ja ir laiks, es varu, protams, vēl pastāstīt vēl tāds interesants stāsts, ka Kristaps Jevdokīmovs bija paredzēts šajā pasākumā debiju Latvijā. Kristaps Jevdokīmovs ir latvietis, bet viņš savu karjeru visu ir pavadījis Nīderlandē, un viņam bija paredzēta debiju uz dzimtās skatuves, bet guva smagu savainojumu, ceļgaļas savainojums. Kristapam karjeru visu laiku ir kā pa celmiem dēļ tiem savainojumiem. Viņam pret poļu izcelsmes Norvēģijā dzīvošo poli bija jācīnās. Un pēkšņi tas tikai 3 dienas apakaļ noskaidrojas, ka Kristapam viss ārsta zīme, viss slikti. Un mēs viņu aizvietosim ar debitantu profesionālā ringā. Izklausās tāds puisis bez pieredzes, bet tas ir Agnešs Žigurs. Cilvēks, kurš sportā ir neskaitāmus gadus. Viņš ir sparinga partneris gan iz visiem Latvijas labākajiem MMA cīkstoņiem. Viņiem 36 gadi, un es viņam jau kāds 10 gadus saku, kad tu debitēsi profesionālā MMA. Viņš saka, nezinu, pienāks laiks, viņš jau ir zināmā vecumā, kad vajadzētu jau domāt, ka varbūt jābeidz tam visam, jāliek punkts. Un viņš pēkšņi tā sakrita, ka viņš, tas tiešām zālē bija puisis, tas satraumējās, jāmeklē ir aizvietotājs. Viņš saka, labi, esam gatavs. Un viņam jānomet ir 12 kg, un kā viņš teica, nav nekāda problēma, ēdīšu mazāk. Jums šeit ir jāveido cīnītāji kronikas, manuprāt, jo tie stāsti ir vēl. Es jums par tiem, kas mums ir, es jums varētu stāstīt ļoti daudz, un katram par katru to sportistu ir tik gara, tāda interesanta biogrāfija, un es ļoti ceru, ka mēs arī pārraidē viņu atklāsim, tad, kad rādīsim pa televīziju. Tie, kas varbūt tagad domā, varēšu noskatīties, nekur man nebūs jābrauc, tiešraides nebūs. Tiešraides nebūs, būs atkārtojumi pēc tam. Atkārtojums būs pēc nedēļas, varbūt pēc 2, bet tie, kas dzīvo Skandināvijā, tiem gan ir pluss, jo Skandināvijā gan būs tiešraidi no šī pasākuma. Tad es domāju, ka lētāk tomēr doties uz Jelgavu. Ne tikai lētāk, arī tu izjutīsi to pasākumu pilnībā, jo tas, ka tu skatīsies pa TV, tu vari pēc tam paskatīties varbūt kaut kādas detaļas, ko tu neesi pamanījis, varbūt sevi kaut kur skatītāji rindās ieraudzīt, bet kopumā tā atmosfēra, ko nodrošina pasākums uz vietas, to nevar redzēt un izjust caur nekādām ierīcēm. Jo tur būs tiešām, tu jutīsi tos sitiens, tu viņus dzirdēsi, tu viņus jutīsi, jo tu esi tuvāk, jo tu arī jutīsi arī sviedus un varbūt citur šķidrumus, piemēram, es pārsvarā saku, ja es varu kaut kur tad tālāk, es pie ringa negribu. Jo es tomēr esmu tik bieži pie ringa, esmu priekšā bijis, un es zinu visus tos plusus un tos mīnus, un es parasti saku, ja man tālāk varbūt tribīnēs, un tad tur vislabākā pārredzamība ir manā vērtējumā, bet vietas ir visas labas. Šis Zemgales Olimpiskais centrs ir izcils tādā ziņā, ka pārredzamība ir jebkur. Apsēdies tribīnēs, 1. rindā, 2., 10. visur labi, pie galdiņiem visas redzamība ir labi. Izcila vieta priekš pasākumiem. Lieliski. Tātad dodamies uz milžu cīņām. Zemgales Olimpiskais centrs. Vēl atgādina varbūt sociātīklus un kur biļetes nopirkt, un tad mums jānopaļojās. Biļetes var iegādāties biļešu paradīzes kasēs. Tiesa, ja tu nokavēji vai tu īsti nezini, kā nopirkt, ja tu tev ar elektroniku un ierīcēm vairāk uz jūs, brauc uz vietas, pasākuma dienā, kase darbosies, varēsi doties pie kases, iegādāties biļeti, un tur nekādas sarežģītības un problēmas tev nebūs. Un Zemgales Olimpiskais centrs laižam iekšā no 18:00, sakarā to, ka uz Skandināviju būs šī tiešraide 19:00 bez nekādām atkāpēm sākam. Jāni, paldies tev, un tiešām, lai aizraujošs šis pasākums, un es domāju, katram būs ko redzēt. No 7:00 jau ieeja, vai ne? No 18:00 ieeja, 19:00 mēs sākam. Precīzi, tāpēc nevar čamāties. Čamāties nedrīkst, jo kas ir interesanti arī šajos pasākumos, jūs varat satikt ļoti daudz visādus cilvēkus no sabiedrībā
plašāk pazīstamām aprindām un tā tālāk, jo tur nāk cilvēki, un es redzu, ka arī šie sabiedrībā pazīstamie, ne vienmēr no sporta aprindām, viņi ir ļoti atsaucīgi, un es esmu ievērojis, ka cilvēki iet viņiem klāt, bildējās, un tad tu vari apvienot ļoti daudz lietas vienlaicīgi. Tā kā tās nebūs tikai pasākums par cīņām. Iespējams, ka jūs arī tur satiks jūsu klausītāji. Jā. Tā runā. Nav izslēgts. Un atbalstīsim savējos. Jāni, paldies, tiešām vienmēr prieks satikt tevi. Un tad jau atkal uz turpmāku saziņu. Obligāti. Un tā kā mūsu raidījums arī ir noskanējis, tad klausītāji, lai burvīgi diena tev, tiekamies gan pasākumos, un mēs 7 no rīta. Rīt no rīta pavisam noteikti mēs ar tevi tiekamies. Un kad tu pēdējo reizi apmeti kūleni? Kurzemes radio rīta raidījums Kūlenis FM.